Es māku žonglēt tikai ar vienu roku. Vai, katrā ziņā es arī gribēju jums parādīt, kas tādi ir tie releji. Releji, kas iet gudrajās drošības sistēmās. Ja tu neesi redzējis mani iepriekš, tad šī ir daļa tikai no video cikla, kur ir daudz informācijas par drošības sistēmas segmentiem. Ja gadījumā tu redzi mani jau kuro reizi, tad jau tu zini, par ko es šeit runāju. Jebkurā gadījumā, ja tev saturs interesē, piesako un atgriežamies pie relejiem. Releji katrai sistēmai ir šādas te iespējams mazas iekārtiņas izmantot dažādām lietām, kā piemēram gaismas automatizācijai, vārtu kontrolē. Tātad tu vari uz apsardzes sistēmas un no apsardzes aplikācijas vadīt vārtus. Tu vari aizmirst par pultīm. Ja? Tu attālināt vari atvērt vārdus, aizvērt vārdus, paskatīties, kurjeris zvana, paskatīties kamerā. Ok, laiž iekšā. Viņš iebrauc, noliek paciņu, aizbrauc projām, visu tu uzliec atpakaļ uz signalizāciju. Tas ir viens no piemēriem. Pulkstens 10. vakarā ieslēdzas apgaismojums ārā, terasē vai fasādes apgaismojums un, varētu mēģināt, domāt, ka 3 naktī viņu vairs nevajag. Viņš izvelcās 3 naktī un atkal kaut kādos 6 no rīta iedegās, tad, kad jau cilvēki mostas un rosas. Katrā ziņā releji ir forša lieta, un ar viņiem var daudz ko izdomāt, ja tiek izmantotas gudrās drošības sistēmas.